Raidījumā Biznesa attīstība ielūkosimies lielākajā tetovēšanas studiju tīklā, aplūkosim medicīnas iespējas, uzzināsim par grāmatvedības aktualitātēm, kā arī atklāsim būvniecības risinājumus. Vintatoo ir lielākais tetovēšanas salona tīkls ar 150 studijām visā pasaulē. Mēs piedāvājam galvenokārt tetovēšanu, piercingus, kā arī apmācības, permanento make-up un tetovēšanu noņemšanu ar lāzeru. Vintatoo ir lielākais un veiksmīgākais tetovēšanas tīkls pasaulē. Mēs esam dibināti 2011. gadā. Kopumā mums šobrīd ir vairāk kā 150 studijas pa visu pasauli, vairāk kā 16 valstīs. Mēs esam Latvijā 5 pilsētās – Rīgā, Jelgavā, Jūrmalā, Daugavpilī un Liepājā. Mūsu salonos darbojas specializēti tetovēšanas meistari, kas, protams, tiek apmācīti arī vēl šobrīd. Mums nav tā, ka mēs esam izmācījušies vai arī mēs esam pieņēmuši kādu meistaru strādāt ar pieredzi, bet mēs apmācāmies vēl joprojām, lai mēs ietu šim biznesam augstāk un augstāk. Galvenokārt mums ir drošība un kvalitāte, ko mēs varam sniegt klientiem. Par skiču izvēli nākot uz salonu, mūsu meistari jums palīdzēs, ja jūs neesat droši izveidos jums individuālo skici, un šīs pakalpojums mums ir bez maksas. Pie jebkura meistara, gan tetovēšanas, gan piercinga meistara, jums ir bezmaksas konsultācija. Katram meistaram ir, protams, savs stils, ko viņš piekop. Kādam meistaram būs tur japāņu stila tetovējumi, vairāk pie sirds, kāds būs uz minimāliem tetovējumiem, kāds būs uz portretiem. Tas ir individuāli pēc katra meistara. Mums ir ļoti daudz meistaru salonos, tādējādi jums ir iespēja izvēlēties jums tīkamāko meistaru. Mūsu meistarus katrā salonā var apskatīties www.vintatoo.lv, un tur arī jūs varat iepazīties, kāds stils katram meistaram ir labāk pie sirds. Vintatoo komanda ar lielāko prieku dalīsies savā pieredzē un tehnikās ar tiem, kas vēlas apgūt šo aizraujošo mākslu. Pēc kursa iziešanas jūs kļūsiet par tetovēšanas meistaru un varēsiet radīt unikālus zīmējumus uz ādas. Programma sastāv no 10 līdz 12 nodarbībām, kas ietver teorētiskos un praktiskos blokus. Apmācības mums arī notiekās vairākos posmos, sākot no pamatkursa, beidzot ar, protams, VIP licencētiem kursiem. Un individuāli mēs izvērtēsim jūsu spējas un pēc tam, protams, laipni lūgt mūsu komandā. Vintatoo – īpaša atmosfēra, mājīgi kabineti un profesionāli meistari. Miega slimību centrs ir šaura profila privātklīnika ar multidisciplināru pieeju dažādu miega traucējumu ārstēšanai. Visbiežāk tie ir pacienti ar tādiem traucējumiem kā krākšana, miega apnoja un bezmiegs. Šogad klīnika ir ieguvusi jaunas plašākas telpas Skandu ielā 7 Imantā, kur ērti var nokļūt gan ar sabiedrisko transportu, gan ar automašīnu. Pie klīnikas ir liela bezmaksas stāvvieta apmeklētājiem, kā arī velo novietne. Klīnikā konsultē ārsti ar lielu pieredzi tieši miega medicīnā. Miega slimību centrs piedāvā dažādu miega traucējumu diagnostiku un ārstēšanu kopš 2006. gada. Miega slimību centrs sniedz plašu spektru maksas pakalpojumu miega traucējumu jomā un tādus valsts apmaksātus pakalpojumus kā miega polisomnogrāfija, miega latentuma tests, miega poligrāfija, kapnogrāfija un asinsgāzu analīze. Miega polisomnogrāfija ir miega diagnostikas zelta standarts. Tā notiek klīnikas laboratorijā visas nakts garumā. Pacients ierodas uz klīniku vakarā, māsiņa pacientu sagaida, iepazīstina ar procedūras gaitu, piestiprina sensorus dažādu parametru fiksēšanai un pacients dodas gulēt. Visu nakti diagnostikas procesam no blakus kabineta seko līdzi miega māsiņa, kura savā ekrānā redz gan visus parametrus, gan arī pašu pacientu caur speciālo infrasarkano kameru un dzird pacientu pateicoties kamerā iebūvētajam mikrofonam. Pateicoties vismodernākiem Vācijas ražotāja Lovenstein polisomnogrāfiem, pacients var arī sarunāties ar māsiņu, neizkāpjot no gultas. Klīnikā tiek izmantotas Somijā ražotas ergonomiskās motorizētas gultas, ortopēdiskie spilveni un hipoalerģiska gultas veļa. Ja ir nepieciešams veikt miega latentuma testu, tad tas notiek pa dienu. Telpa tiek aptumšota, pacientam tiek piestiprināti dažādus parametrus fiksējošie sensori un izmeklējums var sākties. Kapnogrāfijai ir izmeklējums, kad ir nepieciešams noteikt ogleskābās gāzes līmeni asinīs.
Procedūra ir nesāpīga, jo notiek caur ādu, stiprinot speciālos sensorus uz auss lipiņas vai pieres. Ja pēc diagnostikas veikšanas ir nepieciešams uzsākt CPAP terapiju, tad pacientam tiek pielāgota terapijas iekārta ar masku un pacients dodas ārstēties mājās, un miega slimību centra ārsti un māsiņas kontrolē terapiju ar telemetrijas palīdzību. Aizpildiet testu mājaslapā, noskaidrojiet savu risku un piesakieties uz vizīti pie klīnikas speciālistiem. Miega slimību centrs parūpēsies par jūsu miegu. BL grāmatvedība ir uzņēmums, kas piedāvā savus pakalpojumus kā privātpersonām, tā arī uzņēmumiem. Ar uzņēmuma komandas plašo pieredzi klienti saņem pakalpojumu kompleksu, kas ļauj tiem būt drošiem par saviem finanšu pārskatiem. Mēs sniedzam pilna cikla grāmatvedību, sākot no čeku ievedes līdz gada pārskata iesniegšanai. Un ik mēnesi vēl arī visas nepieciešamās atskaites. Mūsu klienti ir dažādi. Ir uzņēmumi, kas nodarbojas ar transporta pakalpojumiem, ja? Ir uzņēmumi, kas mazumtirdzniecības veikaliņi, ja? Mazi uzņēmumi un vidēji uzņēmumi. Tā kā mēs sevi jau esam pierādījuši, ka mēs spējam viņus apkalpot, ja, un veiksmīgi, tāpēc vēlamies piedāvāt savus pakalpojumus lielajiem uzņēmumiem. Mūsu komandā jau ir 4 darbinieki. Ja. Man pašai grāmatvedībā ir vairāk nekā 10 gadu pieredze. Ja. Tieši šajā uzņēmumā, kas ir dibināts 2018. gadā, jau 4 gadi, ka tieši šajā uzņēmumā šo uzņēmumu tā kā dibināju ar mērķi, ka vēlos pati šajā jomā nodarboties. Vienkārši dzīve tā sagriezās, ja, kad tādu lēmumu vajadzēja pieņemt, jo iepriekš strādāju citā ārpakalpojuma uzņēmumā kā darbinieks, kā grāmatvede, ja, un dzīvē sanāca, viss tā sagriezās, ka pienācās šādu lēmumu pieņemt, un līdz ar to tas tā veiksmīgi izdevās. Un tagad ir jaunākais, kas ārpakalpojuma grāmatvežiem tāds ļoti svarīga lieta, ka 2023. gadu ir obligāti jābūt grāmatveža licencē, kur ir jākārtots ar valsts ieņēmuma dienestu. Jā, to atļauj mums izsniegt valsts ieņēmuma dienests. Un mums viņa ir nokārtota. Ko es varētu tā kā pateikt par savu uzņēmumu, ja, tieši par savu uzņēmumu, par saviem grāmatvežiem, tas, ka mēs attiecībā pret saviem klientiem, ja, esam lojāli un arī vienmēr uz viņu jautājumiem atradīsim atbildes un risinājumus. Ja. Vienmēr, kad viņi pazvana, ja viņi tā kā ir neskaidri jautājumi, mēs vienmēr tā kā nepasakam, ka mēs to nezinām, ja, bet mēs vienmēr mēģinām atrast atbildi tam visam, lai tā kā būtu apmierināts mūsu klients. BL grāmatvedība – uzticams un certificēts personīgais grāmatvedis. Marmarmīt ir ģimenes uzņēmums, kas piedāvā bioloģiski audzētu dzīvnieku gaļu, iegūstot to savā zemnieku saimniecībā Kalvāni, kā arī sadarbojas ar citām bioloģiski certificētām saimniecībām un Latvijas zemniekiem. Marmarmīt ir gaļas pārstrādes un sadales uzņēmums, kas nodarbojās ar vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību. Mamma nodarbojās 20 gadus ar gaļas tirdzniecību, kā arī gaļas audzēšanu. Un tad es izdomāju, ka vajadzētu to gaļu visu realizēt, pārstrādāt vietējā tirgu. Un izveidoju gaļas sadales cehu. Cehs ir bioloģiski certificēts. Līdz ar to arī sadarbojamies ne tikai ar mūsu saimniecību, bet arī ar citām Latvijas zemnieku saimniecībām, kuras ir certificētas bioloģiski. No citiem mēs atkal iepērkam lielopus, teļus, jērus un tos sadalam un realizējam tirgos savās tirdzniecības vietās. Produkciju ir iespējams iegādāties Āgenskalna un Imantas tirgū, Marmarmīt un zemnieku saimniecība Kalvāni stendā. Marmarmīt produkciju klāstā ietilpst bioloģiski audzēti broileru cāļi, pīles, zosis, tītari, kā arī Latvijā audzēti un sadalīti lielopa, teļa un jēra gaļa. Nereti pasūtam arī steikus no Argentīnas, kas skaitās daudz kvalitatīvāki nekā Latvijā var izaudzēt. Cena ir nedaudz dārgāka, bet tas ir to vērts. Paši saimniecībā mēs audzējam putnus, broileru cāļus, pīles, zosis, tīterus. Bijām pirmie Latvijā, kas sāka audzēt bioloģiskos putnus un kuri ievies arī pašu savu kautuvīti nelielu. Bioloģiskā saimniecība nozīmē to, ka mēs
neizmantojam nekādas ķimikālijas, gan graudus audzējot, gan apstrādājot zemi, kā arī lielopu vai putnu barošanas laikā nedodam nekādas antibiotikas. Barībai, ko mēs viņiem dodam, ir jābūt arī bioloģiski certificētai. Līdz ar to mēs sadarbojamies ar Dobeli, kur no viņiem iepērkam bioloģiski certificētus graudus, ko mēs dodam putniņiem ēst. Mums ir tīra, kvalitatīva, laukos audzēta gaļa. Saimniecība audzējam arī kā pīles un zosis, tās mēs audzējam katru gadu no jauna. Tieši tā, lai klienti dabūtu jaunās pīlītes zosītes uz svētkiem, sākot no mārtiņiem līdz jaunajam gadam. Līdz jaunajam gadam mēs realizējam visas, un nākamajā gadā mēs sākam tās audzēt no jauna. Marmarmīt – kvalitatīva produkcija no bioloģiski certificētas saimniecības. Ekomodulis pamatnodarbe ir koka karkas māju ražošana. Otrs, ko mēs ražojam, ir jumta kopnes, jeb kādas jumta konstrukcijas. Un šogad mēs esam arī jaunumu iekļaujuši savā produktu klāstā. Tās ir auto nojumes un garažas, ko var ļoti viegli principā piemērot pēc izmēriem un ielikt jebkurā pagalmā, kur cilvēki ir uzcēluši māju, bet aizmirsuši padomāt par auto novietni vai mantu novietni. Izveidojam tādas 4 pamatu variantus, kur ir garaža 2 mašīnām, tur nojumi ar garažu, mantu novietni un vēl tur dažādi varianti. Tie tādi, pamatu varianti, un klienti savukārt var nākt ar savām idejām un vēlmēm. Mēs varam šīs vēlmes kopīgi realizēt. Tātad tas ir mūsu jaunums šī brīža produktos. Karkas māju ražošanai mēs izmantojam augstākās kvalitātes materiālus, pašu zāģmateriālus, kokus ar C24 kvalitātes. Mēs lielākoties iepērkam no Skandināvijas, jo Latvijā ir diezgan problemātiski dabūt labas kvalitātes materiālus. Tas attiecās arī uz fasādi, arī tā nāk no Skandināvijas. Tā kā produktu katalogā ir pieejami dažādi māju projekti, bet lielākoties, es pat teiktu, gandrīz 90% klienti kaut ko maina katrā no mājām. Līdz ar to mums sanāk, ka mums katra māja ir sanākā individuāli ražos projekts, jo ir cik cilvēki, tik katram savas vēlmes un prasības, un katrs vēlās to māju tomēr pārveidot vai pielāgot savām vajadzībām. Un tā ir pavisam normāla prasība. Arī mūsu gadījumā kaut kad salīdzinoši tuvā nākotnē ir plānots mazliet cenu pieaugums, jo šobrīd tas ir īpaši jūtams. Tāds atskaites punkts būs aprīlis, kad daudziem tieši materiāla cenas pieaug 10–20% robežās. Un arī mēs neizmuksim, diemžēl, no šī cena pieauguma. Bet pozitīvais tas, ka mūsu cenas nav mainītas vairāk kā, man liekas, tuvu pie 2 gadiem. Mēs neesam mainījuši saviem produktiem cenas un cenšamies maksimāli noturēt to cenu līmeni, lai klientiem būtu izdevīgāk. Ekomodulis – māja katram. Grīdas guru – klientu gudrākā izvēle darbā ar koka grīdas segumu ierīkošanu, montāžu un apdari. Pilns koka grīdas ieklāšanas servis ar labākajiem risinājumiem grīdas seguma ieklāšanas procesā un pēc tam. Andis ar grīdas segumu ierīkošanu sāka nodarboties pirms 10 gadiem. Laikam ejot, darbība tika apturēta, un nu jau pēc 5 gadiem ar lielu vērienu atzima grīdas guru, kas šodien piedāvā dažāda veida koka grīdu ierīkošanu, parketa un koka grīdas seguma labošanu, slīpēšanu, pulēšanu, eļļošanu, lakošanu, kā arī grīdu sagatavošanu un izlīdzināšanu. Šodien mēs jau esam tāda kā komanda, kas strādā ikdienu, pārdomāt strateģiski, uzlabojumu un gribam būt vēl labāki. Atceros sākumu, kad gājām pie parastām privātpersonām mazos platību, viņas 20 kvadrātmetrus atjaunojam, viņi priecīgi vienmēr, gandarījums vienmēr ir arī mums pēc padarītā darba. Pēc tam jau, kad nāca kaut kāda lielākā, piemēram, viens no tiem bija Grindeks, tas ir tieši 5 gadu atpakaļ. Un, starp citu, šodien uzraksta Grindeks pēc 5 gadiem
Un tad es viņiem kā rakstu, 5 gadu jubilejas cena jums būs par to, ka jūs izvēlējāties mūs, un tas bija toreiz es, šodien mūs, un tas ir tas prieks stāsts, kad tu esi pastrādājis smagi 5 gadus, tā rotācija nāk beidzot atpakaļ, jo grīdas jau nevajag atjaunot katru gadu. Atkārtotas atjaunošanas darbi ir ļoti atkarīgi no slodzes, kas ir tajā telpā. No lakas, kādu laku uzklājam, kā kopjam grīdas. Ja mēs uzliekam 1 kārtu, 2 kārtas lakas, mēs viņus nosargāsim ļoti ātri. Jo obligāti jābūt 3 kārtām, biezām kārtām. Pareizi intensitāti izvēlēt laika posmu, kādā žūst katra nākamā kārta, un kopšana attiecīgi virsmai, lakotām vai eļotām virsmām. Lakotām ir saucamais polišs, varam uzskatīt to kā aizsargu pārklājumu, kas būtu jāpielieto ikdienā, vismaz reizi mēnesī vajadzētu uzklāt aizsargu kārtu tik pēc mēneša. Tādā veidā te ir atbilde par to, cik ilgi tā var arī kalpot pēc tam. Ļoti atkarīgs no paša lietotāja. Grīdas guru – gudrākā izvēle darbā ar grīdas segumu. Memorial Service ir palīdzības dienests, kur digitālajā vidē vienu vietu cilvēki spēja atrast visus nepieciešamos pakalpojumus abedīšanas jomā un kapsētu apsaimniekošanā. Memorial Service darbojās šajā Latvijas tirgu 8. gadu un Baltijas valstīs šogad 1. gadu, Lietuvā. Līdz ar to mums arī ir tādi plāni lielāki, arī visās Baltijas valstīs šo te servisu organizēt. Ar kapu pieminekļiem es nodarbojos jau vairāk kā 20 gadus. Man ir liela pieredze šajā sfērā, un līdz ar to man ir ļoti liela pieredze komunikācijā ar cilvēkiem, kas ir pazaudējuši savus tuviniekus. Gribu izteikt šo te piemiņu akmenī izveidot, un līdz ar to viņi stāsta, cik grūti viņiem ir bijis to izdarīt tajā brīdī, kad viņi pazaudē savu tuvinieku, ka būtu vajadzīgs kāds servis, kas palīdzētu to visu organizēt. Līdz ar to man radās ar laiku tāda doma, ka ir jāizveido viens kopējs servis,
kur viss tas ir viena vieta. Cilvēkam nekur nav jāiet, viņš var mierīgi pazvanīt un uzrakstīt. Un tīpaši tagad attālināti parakstīt dažādus dokumentus, nokārtot visu. Mēs esam tā pirmā palīdzības līnija, kas palīdz visu šo te noorganizēt. Memorial Service ir portāls, kur vienu vietu var atrast visu nepieciešamo informāciju saistoši ar rituāliem pakalpojumiem, sākot no apbedīšanas pakalpojumiem līdz pat kapu vietas labiekārtošanai. Kad cilvēks zaudēja tuvinieku, viņi var atrast gan mūsu portālā visu informāciju vai pazvanīt uz palīdzības līniju. Un mēs solīt pa solītim viņus aizvedīsim un pastāstīsim, ar ko ir jāsazvanās, kur ir jādodās, kādus dokumentus jānokārto un kā vispār šo atvadu ceremoniju organizēt. Mēs esam ilggadēji Memorial Service partneri. Pateicoties šai sadarbībai un platformai, mēs varam vieglāk un ērtāk nodrošināt nepieciešamos pakalpojumus cilvēkiem tāda grūta brīdī, kad tuvinieka zaudējums. Mūsu portālā ir iespēja arī pasūtīt sēru floristiku, bēru vainagus, pušķus, gan arī dekorāciju atvadu zālēm attālināti no jebkuras valsts vai pilsētas, arī ar piegādi uz ceremoniju, konkrētā laikā un vietā. Sadarbībā ar Memorial Service mēs esam ieguvusi uzticamu partneri, ar kuru kopā varam nodrošināt labas kvalitātes servisu tajā jomā, kā ziedi, atvadu ceremoniju vai līdzjūtības izteikšanai. Palīdzības dienestā var vērsties arī citos jautājumos, kuri ir saistīti ar abedīšanas jomu, tādos kā abedīto personu meklēšana, dokumentu tulkošana, kā arī notāru palīdzība. Aģentūra Atvedes sniedz abedīšanas pakalpojumus kopš 1993. gada. Atvedes sniedz abedīšanu, kremāciju, ceremoniju un reliģiskos rituālus, kā arī dokumentu noformēšanu, palīdzību pabalsta saņemšanā, repatriāciju, vietu apkopšanu un labiekārtošanu. Ko mēs piedāvājam un ar ko mēs atšķiramies? Mums ir lielas divas atvadu zāles. Mums ir vislielākais Latvijā abedīšanas piederējumu klāsts, moderns licencēts transports. Mums ir izstrādāta mājaslāpā tādā veidā, lai cilvēki varētu saritināt abedīšanu vai kremāciju izmaksas, tā kā abedīšanas cenu kalkulators. Mums ir savu zarku ražošana, savu zēru ziedu cehs. Mēs sadarbojamies ar mūsu partneriem Monument LV, un varam piedāvāt pieminekļus par vislabākām cenām un labākā kvalitāte. Mēs apvienojam visus pakalpojumus, abedīšanas, kremāciju vai pieminekļu uzstādīšanu un pasūtīšanu vienā vietā. Uzņēmums plāno kolumbāriju būvniecību, jo ar katru gadu palielinās kremāciju skaits. Katru gadu mēs cenšamies attīstīt mūsu nozāre ar dažādiem jaunumiem. Piemēram, no šā gada mēs sākam piedāvāt cilvēkiem ekobēres. Tas ir tā ietilpst ekoloģiskais līna zārks, piemēram, dabīskais bērzu krusti, ja, un tas ir saistīts vairāk ar abedīšanu. Tomēr ar kremāciju ir saistīti jaunumi. Mēs piedāvājam biournas. Tas ir nozīmē, ka pēc kremācijas cilvēka pišļi mēs varam ievietot speciāla biourna, un cilvēki pēc savas ieskatas var ielikt to urnu kaut kur skaistā vietā dabā vai sev privātmāja pagalmā, un no cilvēka pišļiem izaugs skaists smuks koks. Man liekas ļoti labā stāsts par to. Mēs sadarbojamies ar visām pilsētas slimnīcām, kā arī ar VSA, lai palīdzētu cilvēkiem pēc iespējas ātrāk un ērtāk saņemt abedīšanas pabalstu. Mēs ļoti aktīvi informējam cilvēkus sociālos tīklos par to, kā rīkoties cilvēka nāves gadījumā, ko izvēlēties bēres vai kremāciju, kā izvēlēties zārku un pārējos nianses. Mēs esam tieši izpildītāji visas jomās, jā, tā ka mums ir sava ražošana, savs transports, savs liels komplekss ēka, jā, kur mēs apvienojam visas pakalpojumus, tāpēc mēs varam nodrošināt viszemākas cenas tirgū. Jo mums, principi, pat noformēti 11,000 līgumi jau vēl ar dzīvajiem cilvēkiem, jā, un līgumā iesacījumi ir tādi, ka mēs apņēmamies apglabāt cilvēku nāves gadījumā par abedīšanas pabalsta apmēru. Abedīšanas aģentūra Atvedes ar vairāk kā 30 gadu pieredzi.
Sigulda Adventures radītais turbozērglis ir unikāls patentēts zipline atrakcijas koncepts, pasaulē pirmais un šobrīd vienīgais. Līdz 1000 metru garais lidojums virs Gaujas 55 metru augstumā. Tas ļauj sajusties kā putnam un piedzīvot vēl nebijušas emocijas. Tiekamies tepat Siguldā! Profesionālā vidusskola Viktorija piedāvā 9 mācību programmas jauniešiem pēc 9. klases. Šogad vidusskola ir izveidojusi mikrokvalifikācijas kursus. Kursi pašlaik tiek piedāvāti telpu iekārtošanā un dizaina veidošanā, kā arī spēļu izstrādē. Pievienojies un sāc savu ceļu uz jauniem panākumiem! Jaunliepājas namsaimnieks. Atrodiet sev vēlamo zemes gabalu, māju, dzīvokli, komercobjektu vai zemi pie jūras, veicot vienkāršu meklēšanu. Izskatiet piedāvājumā esošos īpašumus un atrodiet sev vēlamo. Nekustamo īpašumu aģentūra Jaunliepājas namsaimnieks. Ekomodulis – profesionāļi ar vairāku gadu pieredzi koka karkasu māju būvniecības nozarē. Ekomodulis – māja katram.